Check. Labi. Labvakar. Piektdienas vakarā 9. augustā 24. gadā. Es rītdien piedalos dziesminieku konkursā Tīradnis. Facebookā var redzēt 10. augustā Jāņa Akuratora muzejā Rīgā Ojāra Vācieša ielā 6A. Facebookā var arī redzēt karti. Un šogad es tā neaizrakstīju manai publikai tik ļoti. Sveiki Nauri, sveiki visādi useri, sveiks Jūri. Te mums jau skatītāji nāk, hi Johnny. TikTokā labi daudz. Facebookā es ilgi neesmu bijis. Un ir 2 linki, kas tagad rādās Facebookā. Es dziedāšu savstarpējā vilkme, un tā ir Māra Sejāna dzeja. Bet pēc tam es dziedāšu Migla Migla, kas ir tautiskā jaunrade. Sāksim ar Māra Sejāna dzeju. Pa naktī mani iekšā staigā sniegs. Un nedzirdāmā nemūzika skan. Uz priekšu cauri svešam, uz priekšu cauri svešam tukšumam. Sāk smaržot pēc jāņi un pēc lapīšu No sevis izbirdina pirmo zaļu bāriņu.
secības, ne cēloņa nesekas. Nekam nav secības, ne cēloņa nesekas. Un savstarpējā vilkme nenotiek. Es gaidu pirmās brūnās bekas. Bet pienāk pirmdiena. Bet pienāk pirmdiena un miegs. Migla, migla, liela rasa. Amanda zulta kumeli. Man zulta kumeli. Nokrīt migla, nokrīt rasa. Es dabūju kumeli. Es dabūju tumšā naktē. Zaļa zāle. Lauka laidu kumeli. Lauka laidu kumeli.
Dievs sargāja kumeliņu. Es pats savu līgavi, es pats savu līgavi. Jūs nevarat iedomāties, cik tas ir jauki redzēt tās visas sirsniņas, kas lido pa ekrāniņu. Labi, rītdien došos uz dziesmnieku konkursu, ielikšu linkiņus šajā dzīvajā raidījumā, kuru var uzklišķināt like. Ja es nemaldos, man liekas pagājuši gadu uzvinēju skatītāju mīluli, un tas man bija ļoti, ļoti nozīmīgi. Tā tad, un arī sanāk tā, mana meitiņa ir aizlidojusi atvaļinājumā. Un viņa parasti dzied tur to otro balsi. Tā tad, ja var apskatīties, un šis būs kora apdare, ja? Un basi varēs dziedāt tos, varēs šitos, viņi varēs dziedāt šito, kas ir mi bemol, ja? Un tad, kad nāk šitas man pazūd taku meliņš. Ja rītdien grib nākt un no skatītājiem dziedāt līdzi, ja jūs gribat man iedot dāvanu, tad dodat to. Ka jūs ierodaties, ir vispār, sākās ļoti agri. 15. sākās, tur vispār ir ārkārtīgi skaists rajons, tur ir tas Māras dīķis, tur var skaisti pastaigāties Ojāru vāciešu muzejam vairāk vai mazāk pārpretīm. Es neesmu bijis šajā koncerta zālē, es nezinu, cik tur būs vietas. Izgudroju spēlēt ar brīviem matiem, jo matiņi vēl žūst. Un būtu ļoti pateicīgs, ja izdotos sadziedāšana. Labi. Ar Dievu visiem un varbūt uz tikšanos līdz rītdienai.